Tā, sporta draugi, šis ir Sunto Race. Apskatīsim tā lietojamību. Kā to lietot, ko spiest, kā ar to darboties. Tātad, kas mums ir? Mums ir ļoti smuks AMOLED ekrāns, kārienjūtīgs, varam doties uz augšu uz leju. Un mums ir pogas. Mums ir viena poga, otra poga un mums ir rullītis, kas ir arī poga. Un tātad, mēs varam izmantot rullīti, lai dotos uz augšu uz leju. Mēs varam izmantot arī ekrānu, kā mums patīk. Man sākumā likās rullītis nevērts, tad var izmantot ekrānu. Mēs principā varam arī nerulēt, tā teikt. Varam arī rullēt, kā mums patīk. Bet, labi, pieņemsim, ka mēs gribam iet skriet, tad mēs ejam uz augšu, vai no rullīti, vai no ar ekrānu, un izvēlamies savu sporta veidu. Pieņemsim, ka mēs gribam pavingrot. Spiežam virsū, jā, jo te ir arī poga, mēs arī varam spiest. Šeit ir kaut kādas papildu lietas, ko mēs varam pamainīt tieši šim sporta veidam tagad. Bet, ko mums tur jogā daudz vajag? Jā, spiežam virsū, spiežam starts, un tagad mēs vingrojam. Ja mēs spiežam rullīti, mums mainās datu lauki. Ja mēs uzspiežam augšējo, mēs apturam. Ja mēs uzspiežam apakšējo, mēs reģistrējam apli. Ja mēs esam izvēlē, kur mēs negribam būt, ar šo mēs ejam atpakaļ. Tā principā nozīmē poga atpakaļ. Ja mēs dodamies uz leju, kas mums ir šeit? Šeit mums tātad ir tas, ko sauc widgeti, daudz dažādas lietas. Mēs varam apskatīties, lūk, soļi, altimetrs, barometrs, miegs. Ja mēs uzspiežam virsū, mēs redzēsim mazliet vairāk par miegu. Mēs redzam, lūk, tur pēdējās nakts vidējos, novirz no mērķa, pulss miega laikā, cikos aizmigu, cikos pamodos, miega fāzes, dažāda informācija, un būtībā šīs lietas mēs varam detalizētāk apskatīt Sunto aplikācijā. Tā, vēl no šī skata mums ir pieejami ātrie ceļi, ja mēs paturam augšējo pogu. Man ir uzlikta mūzikas kontrole. To var nomainīt pie iestatījumiem, šeit var ielikt dažādas lietas. Un apakšējā man ir uzlikts flashlight. Mums nav tāds lukturīts kā dažiem Garminiem šeit, bet šo spilgto AMOLED ekrānu arī, ja mēs ieslēdzam tumšā telpā, mēs atradīsim ceļu. Un, jā, tas izspīd pietiekami spēcīgi, lai mēs varam to arī liederīgi izmantot. Ja mēs paturam vidējo pogu, mēs nonākam pie iestatījumiem. Šeit tātad dažādi iestatījumi par miegu, treniņu, notifikācijām un savienojamība ar tālruni un tādas lietas. Lūk tā, diezgan vienkārši. Mums ir pogas, mums ir rullītis, mums ir kārienjūtīgs ekrāns, uz augšu sporta veidu, uz leju ir widgeti, un jā, mēs varam to izmantot diezgan ērti un viegli. Mēs varam izmantot rullīti, ja mums patīk, mēs varam to neizmantot, mēs varam izmantot tikai ekrānu, un jā, tās lūk ir Sunto Race, manuprāt, ļoti glīts, ļoti foršs pulkstenis, un varbūt šai sezonai ir tieši šis būs tavs jaunais sporta draugs. Ko tu domā? Pastāst komentāros. Patīk, nepatīk? Ko tu domā par rullīti? Ko tu domā kopumā par Sunto Race?